Sijā 123 Drivers sadarbībā ar Londonas kompāniju Amatūrs ir uzsākuši vērienīgu Vislatvijas projektu. Es pat teiktu latviešu projektu, kura galvenais mērķis ir veidot latviskumu un nepazaudēt to īpaši tiem cilvēkiem, kas ir aizbraukuši darba meklējumos ārzemēs. Kamēr Latvijā un Eiropā pieaug bezdarbs, mūsu kompānija radusi risinājumu, kas ir tīri veltīts un balstīts uz latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem. Mūsu kompānija piedāvā darbu šoferiem, kuri ir gatavi braukt uz Londonu, apgūt pilsētu, navigāciju, uzsākt tur dzīvi, bet tai pašā laikā nepazaudēt saknes ar mājām. Darba grafiks ir pavisam vienkārši. 10 nedēļas puiši atrodas Anglijā, un 2 nedēļas viņi ceļo pie ģimenēm uz mājām. Mūsu kompānijas galvenā priekšrocība ir tajā, ka mēs atbalstam latviskumu pat tiem latviešiem, kas atrodas ārpus mājas. Yes, hello, it's Amatūrs. How can I help you? Mūsu lielā priekšrocība ir jauns auto un ļoti ietilpīgs auto ar daudz sēdvietām un lielu bagāžu nodalījumu. Darba pienākumi ir atrast klientu, darba pienākumi ir viņu sagaidīt, uzņemt, iesēdināt, zināt, kur klientam jānokļūst, viņa adresi, nogāt uz vietu un, protams, viņu arī aizgādāt laicīgi. Приехал в чужую страну, ничего не знаешь, как документы сделать, как то делать, как кино, где жилье снять, где дороже, где... Но у нашей компании это все компания решает. И этих проблем у водителей никаких нет. Водителям чуть-чуть нужно привыкнуть к этому. Но пока все водители прекрасно с этим справляются. Мы работаем как команда, это рост компании. Стараемся чем больше, тем дальше, тем поднимать уровень компании, чтобы она стала лучше здесь. Наш опыт – это опыт компании. Это мой дом. Pirmā iespēja man bija strādāt Francijas Alpos, kur es līdz šim nebiju bijis, un pēc tam bija iespēja strādāt Parīzē. Un tad jau tālāk ir atkal iespēja strādāt Londonā, kas atkal ir paver jauns iespējas pastīties uz pasauli, teiksim, apmeklēt valsts, pilsētas, pa brīvu, kamēr citā laikā maksā diezgan liela naudas. Un šoferu darba svarīgākais. Principā modram un precīzam, vairāk jau principā arī nekas vairāk nav vajadzīgs šoferu darbam. Sadzīvot var, pierādījies gan Francijas Alpos, gan Parīzē. Mēs esam dzīvojuši vairāk cilvēku kopā, Latvijas puišiem, un sadzīvot var iztikt viss kārtībā. Šajā darbā ir satikt diezgan daudz cilvēku, kas liek tā smaidīt, liek uztvert dzīvi savādāk, paver kaut kāds jauns domas uz pasauli, jo cilvēki brauc no visām pasaules malām, stāsta, kā ir pie viņiem un stāsta, kā lietas notiek pie viņiem, un tas vienkārši liek domāt plašāk, nevis tikai šaurā lokā. Mēs esam ļoti akurāti, precīzi braucēji, pieraduši braukt jebkuros laikapstākļos. Braucam bez avārijām, tādu principā nav, neskaitot mazas skrambiņas. Tās nav avārijas, bet lielas avārijas nav bijušas, neviens to nepieļauj. Un tieši tāpēc arī mēs varētu būt labākie šoferi. Kompānija pēc 3 gadu nostrādāta kontrakta izmaksā lojalitātes jeb atgriešanās bonus 5000 mārciņu apmērā, kas ir labs turpmākās dzīves sākums. Mēs meklējam profesionālus šoferus, ar vārdu profesionāls mēs uzskatām tos, kuri ir gatavi cienīt sevi un citus un gatavi arī mācīties.